Ar tradicionālo zaķu olimpisko skrējienu Siguldā sestdien tika atklāts 8. šūpoļu festivāls, kas ik gadu pulcē kā vietējos, tā arī iebraucējus vienīgajā šāda veida pasākumā visā Latvijā. Un kā jau ierasts, katru reizi tas apmeklētājus pārsteidz ar dažādiem jaunumiem. Šajā gadā īpaši uzsvaru esam likuši uz literatūru, jo, kā zinām, tad literatūra Siguldā ir darbības vārds. Un līdz ar to arī pat šeit var palasīt, šūpojoties, vēl citās vietās var dažādas teikas, varoņus noklausīties, redzēt, jo tā klusā ambīcija jau Siguldai ir iegūt šo UNESCO radošo pilsētu literatūrā statusu. Festivāla objekti tika izvietoti Dzelzceļa stacijas laukumā, Svētku laukumā, iecienītākajās skatu vietās Gaujas Nacionālā parka teritorijā un citviet novadā. Mums ir gandrīz 90 šūpoles un vides objekti. Mēs skaitam kopā gan vides objekts, gan šūpoles. Un interesantākais šogad mums ir pirmo reizi skudru takas šūpoles, kur mēs varam izmēģināt, vai mēs mākam kopā darboties uz šūpolēm vairāki cilvēki. Tās ir tādas vairāku cilvēku sadarbības šūpoles, kā arī mums ir pirmoreiz šūpo pingpong spēle. Tiem, kas varbūt nevēlās šūpoties, bet vēlās savādāk izklaidēties. Un, protams, par godu literatūras tēmai mums ir gan stacijas laukumā, gan šeit Svētku laukumā mums ir šūpo lasītava, kur cilvēki, kas vēlās, varbūt jau ir izstaigājuši visu šūpoles, kārtīgi izšūpojušies, vēlās nedaudz atpūsties, tad viņi var droši zvilnēt saulītē un palasīt kādu grāmatu. Bet nepamanīts nepalika arī Svētku laukuma vidū zīmīgi izvietotā šūpoles Ukrainas karoga krāsās. 3 gadus atpakaļ mēs pirmo reizi izveidojām šīs šūpoles Ukrainas uzvaras spārni. Mēs ļoti cerējām, ka mēs varēsim viņus nelikt vairāk, bet diemžēl šis ir jau 3. gads, kur mēs aicinām cilvēkus siet šos spēka mezglus. Mēs to varam, mēs esam brīvi un varam svinēt svētkus, un tāpēc no savām sirdīm sasiet šos spēku mezglus. Un es ļoti ceru, ka nākamajā šūpoļu festivālā mēs šīs šūpoles varēsim vairāk nelikt. Savukārt jau 3. gadu šūpoļu festivālā darbojas Zum darbnīca, kas dod iespēju katram pašam kļūt par amatnieku, ja piedāvā no dabai draudzīgiem un otrais izmantojamiem materiāliem pašu spēkiem izgatavot ko paliekošu. Mēs vēlamies šeit iesaistīt visu ģimeni, gan mazus, gan lielus, izglītot par putniem, uztaisīt katram savu putniņu, izgatavot putnu būrīti un aiziet mājās priecīgiem un smaidīgiem. Kopumā šūpoļu festivāls Siguldas novadā apmeklētājs pulcēja 3 dienas. Pateicoties labvēlīgiem laikapstākļiem, visas iepriekš iecerētās idejas izdevās īstenot, un ikvienam lieldienās bija iespēja izšūpoties, atpūtnieki varēja baudīt vietējo garšu meistaru labumus un iegādāties ko noderīgi sev un saviem mīļajiem lieldienu tirdziņā. Keita Loreta Kronberga, Emvats Mosakovskis, RTV.